Es šodien piepildīju sapni, ja biju tirgū. Un es ļoti gribēju Virģīnijas lazdas, un man tagad divas ir. Viena būs ar dzelteniem ziediem, otra būs ar oranžiem. Un viņas zied, un tā kā vēl lapa nav agri pavasarī. Un viņas pie mums aug. Pie mums jau viss kaut kas aug. Varbūt ne tur, kur tās salnes kauj, bet šeit Ventspilī. Pie Ventas. Un tagad netālu ir jūra, pūš vējš un augs. Un tad arī tiku pie grimonīša vārdā Milky Way. Kā es grimoņus mīlu. Es tiešām mīlu. Saimnieks man teica, man jums viss ir jāstāsta. Es saku, nē, jūs jau man sen pazīstat. Jūs tagad zinat, ka es vienmēr zinu, ko gribu. Jā, Petrovs kungs, zinu gan. Un man uzdāvināja sniegrozes, kas ir no sēklām, no dzeltenajām sniegrozēm. Tad, kad ziedēs, tad es redzēšu, kas tur ir sanācis, jo no sēklām jau nekad nevar pateikt, kas tur īstenībā būs. Un tas atkal ir interesanti. Vienalga, cik jums ir gadu. Dzīvojiet, lūdzu, interesanti. Vajag interesēties par kaut ko, vajag jau zināšanas, lai nekad nebūtu dzīvot garlaicīgi. Neskatieties tos kūku šaus un tās receptes. Ne jūs kaut ko taisīsiet, nekā, ja mēs esam slinkas būtnes un ēst vajag ar baudu, bet tikai ne kūkas. Ir daudzas lietas, jā, bija arī akmeņi. Es arī kaut ko nopirku. Man nevajag daudz, bet es skaidri zinu, ko es vēlos. Un tāds prieks, tāds neliels akmentiņš iegūst plaukstā, un es sajūtos ar viņu vienota, kā viens vesels. Un atkal melnais nefrīds. Un taisni tik liels, lai iegūtu plaukstā, lai varētu apķert, un lai var to plaukstu pielikt pie krūtēm. Jo taisni tā man vajag. Tad padomājiet, ko jums vajag. Ne jau tās zelta ķēdes. Zelts vispār ir asins metāls. Tas piesaista skatienus, un tas ir arī daudz vārdarbības radījis. Un kurš gan to ir izdomājis, ka viņš ir tik vērtīgs? Diez vai. Nekādu reālu funkciju zeltam nav. Bet akmeņiem gan. Mēs jau arī esam tāds ķīmijas Mendeļejeva tabulas sakopojums un arī pilna ar visādām minerālvielām. Mēs arī viņus uztveram, un tāpēc jau ēdot, ieklausieties savā ķermenī. Jums noteikti ir jāsajūt, ko jums šodien ļoti gribas. Gribas to zemeni, viņu vajag apēst. Iet runa par augiem. Man ir tas ploškoks sēdz vidū, kur ir atkal tas stāsts kā pasakā, un viņš jau ir apgriezts uz pusi, un viņš ir atkal to pusi pieaudzis klāt, un būs atkal jāgrož tā pusi nost. Jo gan tiem krūmiņiem, gan kociņiem vajag to frizieru tāpat kā mums, un vienmēr ir ko darīt. Bet esmu nonākusi pie secinājuma, ka jo vecāka nāku, jo mazāk gribu strādāt lieku darbu. Tātad jādara tā, lai būtu skaisti, bet mazāk jāstrādā. Es tā arī cenšos. Bet man katru dienu ir kāda gribēšana. Tāpēc es netaisos arī tik ātri novecot. Un es arī jums novēlu, lai jums katru dienu būtu kāda gribēšana, un tad būs arī varēšana. Ja jums to vajag. Bet ar to gribēšanu ir tā vienkārši. Ja jūs gribat to, kas ir otram, tā ir skaldība un nenovīdība. Jums vajag izdomāt, ko tad paši gribat un ko tad jums vajag. Un tam arī jābūt līdzsvarā. Gan tā gribēšana, gan tā vajadzība. Padomājiet, kas jums šorīt pamostoties bija prātā. Un tad padomājiet, kas tas labākais šovakar, kad jau būs tas rezumē? Jālīst lietus. To kumnieki teica gāzi kā ar spaiņiem.
Nu, katrs droši vien dabū to, ko pelnījis. Nu, vajag to lietiņu, zemīt jau ir savs. Un lai nebūtu uguns, jūra, mežā. Arī tas ir svarīgi. Un gal galā sēņu mīļiem, lai tiek arī tās sēnītes, jo tā tak ir tāda latviešu gribēšana. Ne tikai lasīt prieks, bet arī ēst prieks. Tikai ar mēru. Prieks, vai ne? Ir ārkārtīgi svarīgi to prieku sajust. Man ir prieks tad, kad jums ir prieks. Man ir prieks, ka cilvēki mainās. Man ir prieks, ka ģimenes sakārtojās. Man ir prieks, ka manā zemē ir arvien vairāk prieka un mazāk naida un dusmu. Un to mēs atkal varam izdarīt tikai visu kopā. Smaidot. Nu, manā jaunībā teica, smaidi, maita, laimēāk. Nu, tā teica taču. Un kāpēc to tagad nevarētu teikt? Šorīt tirgo izejot, ļoti daudz uzsmaidīja man ieraugot un teica labrīt. Es viņas nepazīstu, es nezinu, kā viņas sauc. Un, protams, ka es atbildēju. Tā ir tāda elementāra pieklājība. Vai mēs esam pieklājīgi tauta? Par to arī parunājiet ar sevi. Ko tad es varu savā un savas valsts labā darīt? Nu, kaut vai tādu nieku, kā priecīgi būt. Un citiem to prieku vēlēt. Nāk kā strīpām pilsētas svētki un pagasts svētki. Nu, tad netaisiet tos ēšanas un dzeršanas svētkus. Tos danču svētkus vajag. Lai var dancot, lai var rotaļās iet. Kā šodien mazai Anniņai, es jautāju, vai tu zini, kas ir kasdārzā? Jā, viņa man dziedāja, saka, nu tev māc arī dejot. Nu jā, nu varbūt tu brālītim, mammai un tētim arī, jūs var iziet savā sētā, jo viņiem tagad ir sava sēta, un padejot to kasdārzā. Tas jau sitāsim. Un nevajag neko sarežģīt, jāsāk ar vienkāršām lietām. Kustiniet gurnas un kustiniet smadzenes, un tad jau kaut kas labs no jums sanāks. Lai veicas!